parunāsim par to, kā labāk samazināt šo slikto ietekmi. Kā samazināt šo sēdēšanas slikto ietekmi. Viens labs variants ir galds, pie kura var stāvēt, kur nav jāsēž, un jau daudzās vietās pasaulē tas ir ieviests, ka cilvēki, kur strādā ar datoru, stāv pie galda, nevis sēž uz krēsla, un tad strādā tālāk ergonomiska darba poza. Par to mēs arī vēl sīkāk runāsim tālāk. Pārtraukumi, par ko jums teicu, ir svarīgi atcerēties, ka stundā vajag vismaz vienu reizi piecelties augšā. Nesēdēt visu laiku. Virsmos, kuras cilvēks sēž. Tur es gribēju pieminēt to, ka daudzos ofisos arī Latvijā cilvēki jau izvēlas krēslu vietā sēdēt uz šīs ringrošanas bumbas, kas ir mīkstā. Piemēram, kolēģi visu laiku dod papli šo te bumbu mainās. Viņiem ir viena bumba ofisā un viņi mainās. Jo sēžot uz bumbas ir ļoti liela, salīdzinoši lielāka muskuļu aktivizācija nekā sēžot uz krēsla. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka šie te muskuļi neatrofējas, bet ir visu laiku kaut kāda muskuļu nosloze. Tas arī atstāja labvēlīgi iespēju uz tām pasīvajām struktūrām, tiem diskiem. Un tā. Tālāk relaksācijas tehnikas, kas ir pret to saspringumu, par ko es iepriekš runāju. Tur par to mēs arī vēl runāsim sīkāk. Regulāras fiziskās aktivitātes. Un vai tiešām sākt smēķēt, lai mazinātu to sēdēšanas negatīvo ietekmi. Kā jūs domājat, kas smēķēšanai varētu būt tas pozitīvais? Lielāk ietekmes. Izkustēšanās. Jā, izkustēšanās. Tātad ir tas, ka cilvēki, kas strādā ofisā, vismaz tie, kas smēķē, reizi stundā vienkārši iet uzsmēķēt. Bet es nekādā veidā nerekomendēju to darīt, bet tas ir tāds tā kā ļaunums labumā, varētu tā teikt, jā? Nesmēķētājiem birojā izrādās ir sajūta, ka viņi nepiedalās informācijas apritē, ka smēķētāji zina visu vairāk, jo viņi tiešinieki sapīpēt un sarunāt kaut ko vairāk. Jā, viņi iet sapīpēt, jā, un sarunāt. Jā. Bet jautājums bija, vai tajos birojos, kur ir pārgājuši uz šo stāvēšanu, kamēr ir modes gājiens labi un kā atslodze labi, bet tur jau droši vien, ka ilgtermiņā sāks tomēr citas riepas, tad svars uz pēdām un kaut ko, vai tas tā viennozīmīgi ir par to stāvēšanu? Nē, kā jau es teicu iepriekš, tātad ir stāvēšanai, protams, būs kaut kādi plusi, bet kā jau es teicu, tātad, ja kura šī statiskā poza atstāja sliktu iespēju uz organismu. Bet stāvēšanai plusi ir tāds, ka ir mazāka noslodze uz tiem diskiem un lielāka šī daudzu muskuļu aktivizācija stāvēšanas laikā. Bet tur mīnusi bija tādi, kad noslodze uz pētām ir lielāka un arī, protams, var būt visas šīs nepareizās pozas, ja cilvēks nezina, kā ir pareizi jāstāv. Un, ja cilvēks nav informēts par to. Tātad, kas ir ergonomika? Es nemaz to tā kārtīgi neesmu izstāstījis, un ergonomika ir, tad varētu teikt, zinātne par cilvēku attiecībām ar darbu. Jo ergo nozīmē darbs un spēks, un nomus nozīmē likums vai noteikumi. Tātad, muskuļu aktivizācija un saspringums. Tie sākumpušas sēgas pozas plecu joslas muskuļi ir vairāk noslogoti. Tie ir tie, par kuriem es teicu, tas ir trapec muskuļi, augšējās šķiedras vairāk. Un šo te var samazināt, ja ir elpoņu balsti krēslam. Tas ir ļoti svarīgi, lai krēslam būtu regulējumi elpoņu balsti. Tālāk, un tas svarīgi, ko es arī iepriekš minēju, ka ir svarīgi šīs te pozas mainīt un ik pa laikam izsteipīties un pakustēties, ik pa laikam nesēdēt visu laiku statiskā pozā. Tālāk, ergonomiskā šī sēdes poza. Kad ir saglabāti mūžkaulu fizioloģiskie izliekumi, krēsls tātad ir regulējams, par krēslu arī mēs vēl sīkāk runāsim, pēdas ir tātad, nodemonstrēt arī. Tātad, mugurkaulu izliekumi jāsaglabā, jostas daļā neliela lortozē, bet pārējās daļās ir šis ķermenis taisns. Tālāk pēdas ir uz zemes novietotas. Tā apakšspilva ir
atbalstīti ar krēslu, bet paša ceļa locītava, ja pacelas bedri, šo tos par pacelas bedri, nav atspiesta pret krēsla malu, lai būtu laba apasinošana. Tātad, kā man pašlaik šajā gadījumā ir labi, ka ir kāds gabaliņš no krēsla malas līdz šeit ir pacelas bedri. Tālāk elkoņiem jābūt tātad šiem, ja būtu roku balsti atbalstītiem, uz roku balsta. Un kaut kādos nevis 90 grādi, bet būtu kaut kāda ideāla, kaut kāda 110 grādu leņķi apmēram. Tas būtu apmēram šādi rokai jābūt. Tālāk pleci. Vairāk cilvēkiem ir tā tendence, kā jūs teicu, pleci uz priekšu un uzrauti, bet pleciem jābūt neitrālā pozīcijā. Tātad vienā līmenī ar ķermeni, vienā līmenī ar auss, teiksim, to viduslīmeni. Un tā galva arī šādi nav izstiepta uz priekšu, bet ir vienā līmenī. Un plaukstas pamatas locītām jābūt arī neitrālā stāvoklī, ka nav saliekti šādi vai šādi. Bet tur var izmantot, ka ir tāda speciāla paliknīša, ko palikt zem plaukstas locītās, lai tā plaukstas locītā būtu neitrālā stāvoklī. Tālāk. Krēsls. Tad panāsim sīkāk par krēslu. Kāpēc es ievietoju šādu attēlu? Tas ir tāpēc, ka krēsls īstenībā radās kā tāds varas un cita, augstāka stāvokļa simbols. Un tas bija senajā Ēģiptē un senajā Mezopotāmijā. Tātad, jo sākumā cilvēki vienkārši sēdēja uz zemes, bet tad senajā Ēģiptē cilvēki izdomāja, ka viņi sēdēs kaut kādu paaugstinājumu, ja viņiem bija kaut kāda vara pār cilvēkiem vai kaut kāds, ja viņiem bija augstāks stāvoklis sabiedrībā, viņi sāka sēdēt uz paaugstinājumu. Un krēsls ar atsviltni norādīja to, ka šim cilvēkam ir augsts stāvoklis sabiedrībā. Tur varētu runāt par troņiem un kaut ko tādu. Bet senie mūki paši, kuri pārrakstīja grāmatas, viņi arī nesēdēja, viņi stāvēja pie tādas speciālas pults, kas bija, to sauc par pulti, tāds paaugstinājums, kur viņi rakstīja, jo viņi uzskatīja, ka cilvēku normālā pauze ir nevis sēdus, bet stāvus. Un tad tie cilvēki, kuri sēdēja, teiksim, Eģiptē, viņi sēdēja uz zemes. Tad vēlāk tur bija rietumos jau Eiropā. Cilvēki, kam bija augstāks stāvoklis sabiedrībā, izvēlējās, teiksim, krēslus, kādos viņi sēdēja, un pārējie cilvēki, pārējie šķiru cilvēki tātad centās kopēt šos augstāk stāvošos cilvēkus un centās pielāgoties tam, kādos krēslos sēž viņi, lai arī justos tā teikt, augstāk stāvoši sabiedrībā. Un, trūcīgākie cilvēki sēdēja uz kaut kādiem bluķiem, vai mucām, vai kastēm, vai zemē sākumā. Un līdz pat 18. gadsimtam šie tātad turīgākajās ģimenēs bija krēsli, un bija viens liels krēsls, pie kura piebīdīja galdu. Ne jau kā mēs piebīdam krēslu pie galda, bet bija krēsls, un pie šī krēsla piebīdīja galdu klāt. Un tad krēslus sāka ražot rūpnieciski tikai 19. gadsimtā. Tātad kādam jābūt ergonomiskam krēslam, tas ir regulējums, noteikti augstumā. Muguras atbalstam jābūt tātad iespējams, pret visiem mugurkaulu normāliem izliekumiem, bet ir labi arī, ja ir tikai pret jostas daļu šis te balsts. Un augstāk šī te balsta nav, lai muskuļi ap cilvēka vēderu un cilvēka apakšējās muguras muskuļi darbotos. Tālāk, krēslam jābūt stabilam, ja tas ir uz ritenīšiem, vismaz 5 ritenīši. Labi ir mobilā krēsla atbraucne, par to, kas tālāk. Tālāk regulējumi šeit ir roku balsti, par ko es teicu, elpojošs materiāls, lai nesvīstu un neizraisītu kaut kādas alerģijas. Un atbilstoši dziļumu un ar mīkstu un nopaļotu šo te malu jābūt krēslam, par ko jau es runāju, ka šīs te pacelas bedres, lai nenospiestu. Tātad šeit te mala jābūt tāda mīksta. Tātad dinamiskais krēsls, ka ir labi, ja var mainīt šo te pozu, var cilvēks sēdēt, teiksim, taisni, un viņš var sēdēt tajā 110–130 grādu leņķī, kas ir izpētīts, ka ir labākais tieši muguras apakšējās daļas skriemeļiem un diskiem. Tātad viņš var pasēdēt tajā nedaudz atgāzies 110 grādu leņķī, bet var pamainīt pozu, kas ir svarīgi, un sēdēt, teiksim, 90 grādu leņķī, ka viņš ir faktiski taisnis. Citi krēslu veidi, kas ir populāri mūsdienās, ir sedlu veida krēsls, tas ir tas pa labi, kas ir izpētīts arī kā viens no tādiem
pozitīvo ietekmi atstājošiem krēsliem. Un balansa krēsls, kura visu laiku ir jābalansē, kur šeit muskuļi cilvēku organismā darbojas vairāk nekā uz krēsla ar atsbalstu. Tāda vai eksistē ideāls krēsls? Neviens krēsls nenodrošina ideālu pozu visos reģionos. Tāda nav ideāla krēsla. Un cilvēkiem ir individuālas atšķirības, kas arī jāievēro būtu tātad pielāgojot šo krēslu sev. Un pētījuma viedoklis, protams, atšķiras. Ir izpētīts, ka tas sedlveida krēsls ir ļoti labs, it kā labākais no visiem krēsliem, bet, citos pētījumos var atrast citādu informāciju. Un vienmēr ideāls tātad iegurņa un nostas daļas stāvoklis nodrošina pareizu galvas un kakla stāvokli šajā sēdes pozīcijā. Tad ir par to bumbu, ko jau es pieminēju, ka daudzos ofisos cilvēki sēž šādi, jo tas aktivē muskuļus ap iegurni un ap jostas daļu, tātad vērta muskuļus un jostas muskuļus. Tālāk, kas ir svarīgi ikdienā jāveic tātad aktīvi vingrojumi, jāveic stiepjošie vingrinājumi muskuļiem, kur ir saīsināti, varētu kādi parādīt. Teiksim, ja bieži vien ir saīsināti šie trapec muskuļu augšējās šķiedras, tos var pastiept tāda aizliekot roku aiz muguras, vai ja sēžam, tad iekrampējamies ar to roku tātad krēslā, un tad varam šo te muskuli pastiept šādā veidā, tas izstieps tajā pusē, un uz otru pusi pēc tam vēl pastiept šos, kas parasti ir saīsināti kaklā iztaisnojošie, kaklā ekstenzori muskuļi, kur ir saīsināti šīs te uz priekšu laistās galvas pāzes daļa. Tur vajag vienkārši var ar abām rokām paņemt un tad noliek galvu uz priekšu, bet tur nevajadzētu tā, ka viss noliecās, bet ķermenis paliek taisns, tikai galva noliecās uz priekšu un šeit pastiepsies. Tālāk trešais vingrinājums, kas ir kaklam, tas arī ir aizliekot rokas, muguras un skatoties tātad 40, ja man ir 45 gadu leņķi, ja man te ir taisns leņķis, te ir 90 gadu un 45 ir pa vidu, un tad noliek galvas priekšu. Tā kā sanāk tieši sanāk deguns, lai ietu padusē. Tālāk vēl stiepjošie, ko var izpildīt ofisā, kas būtu šiem te kūžas saliecēju muskuļiem, ir šāds te vingrinājums, kad mēs vienkārši uzliekam rokas uz gurniem un šādi te pastiepamies tā kā uz priekšu. Un no muguras jostas daļai, kas bieži vien ir saīsināti, būs grūtāk ofisā izstiept vai viņu atvieglot, bet to var izdarīt nogļoties uz muguras vienkārši un pievelkot tādas divas ceļus pie vēdera klāt un pagulēt katru brīdi. Tālāk spēka vingrinājumi tiem muskuļiem, kas ir vāji, un tie būs pretējie. Ja teiksim, kaklā šie ir saīsināti, tad šie ir vāji priekšējie, tad jātaisa tāda vingrinājuma, kā jāieņem šī pareizā poza, teiksim, un jānotur kādu brīdi, lai galva nav uz priekšu šādi, bet lai būtu šādi. Tālāk vāji ir bieži cilvēkiem muskuļi, kas ir starp lāpstiņām šeit, jo ir saīsināti priekšējie tātad krūšu muskuļi, kas ir tā kā vairāk stipri, un jāstiprina tie muskuļi, kas atvelk šādi plecus atpakaļ un salāk lāpstiņas kopā. Tālāk šeit ir saīsināti muguras apakšējās daļas muskuļi, ir jāstiprina vēdere, tātad preses muskuļi un dziļie stabilizējušie muskuļi. Un šeit, kur ir pārsvarā biežāks, ir iespējams arī citi varianti, bet biežāk ir saīsināti no sēdēšanas, tieši mēs sēžam un kājas ir tātad 90 grādos, šie muskuļi, kas veid šo kustību, viņi paliek saīsināti. Un lai to mainītu, ir jāstiprina pretējie muskuļi, kas, teiksim, būtu tātad šeit hamstringi, kas saliec kāju šādi, vai pacelt kāju šādi, un tam arī ir attiecīgi vingrinājumi. Tālāk šeit vingrinājumiem ir pozitīva ietekme uz saitēm, jo, ja muskulis ir saīsināts, tad viņš visu laiku arī rada šo noslogojumu šīm saitēm, kuras šo muskuli notur, teiksim, pie kaula. Šīs saites ir visu laiku tā kā, iestieptas spriedzē, teiksim tā. Bet, ja muskulis ir atbrīvots, viņš padodas, viņš paliek garāks, šīm saitēm nav tik liela slodze un nerodas visādi iekaisumi un citi skaitas. Vingrojumi darba vidē būtu svarīgi šos te veikt.
kurus es rādīju tos tiekviešos, būtu labi, teiksim, kaut kādas reizes stundā vienkārši tur pa pāris sekundēm ieņemt šīs te pauzes, kuras es rādīju un pastiept šos te muskuļus. Un, protams, regulāras fiziskās aktivitātes, kas būtu vingrojumi brīvā dabā, mājās vai aiziet uz svaru zāli, piemēram. Tad vēl par fiziskajām aktivitātēm, ka būtu svarīgi sākt ar vienkāršām lietām. Piemēram, cilvēki bieži vien domā, ka vajag kaut kādu sarežģītu treniņu programmu viņiem vai kaut ko tādu, bet pietiktu, ja vienkārši cilvēks, piemēram, kam ir liekais svars, piemēram, 1 stundu katru rītu iet vienkārši pastaigā, vienkārši pamožas, nepāēd un aiziet stundu pastaigājas. Un tad tur tālāk pārēt un sāk savas ikdienas aktivitātes. Vai arī, piemēram, cilvēki, kam darbā jākāp, ka darbs ir kaut kādā augstākā stāvā, nebraukt ar liftu vai bet kāp pa trepēm, vai, teiksim, uz skolu iet ar kājām, vai paiet pāris pieturas tikai, ja dzīvojam lielpilsētā, vai jums ir necilīgi sabiedriskais transports vispār? Ir, jā, mēs tāds, kas steigā pašā pilsētā ir, jā. Autobus? Jā. 3 mājas. Un tad varbūt, ja ir tālāk darbs no mājām, tad kaut kādu, teiksim, pusi nobrauk un pusi noiet sākumā. Šie vingrinājumi samazina psihoemocionālo spriedzi, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas izturību un funkcionālo stāvokli. Viņus ir labāk veikt brīvā dabā. Un ir svarīgi, protams, ka šiem aktivitātēm jāsniedz pozitīvas emocijas, lai gribētu šīs aktivitātes atkārtot ik pa laikam. Ja nepatiks, tad vienkārši cilvēks to nedarīs. Un ir svarīgi šī te pulsa kontrola, lai slodze nav par lielu. Un, par pulsa kontroli runājot, tur vajadzētu konsultēties ar savu ārstu vai fizioterapeitu, bet cilvēkiem, kam nav problēmas nekādas ar veselību, šo tur maksimālo pulsu var aprēķināt pēc formulas 220 mīnus vecums gados, un tas skaitlis, kas sanāk, ir tas maksimālais pulss. Un tāda vislabākā frekvence šajos fiziskajās aktivitātēs būtu kaut kāda 60–70% no šī skaitļa, kas sanāk. Ikdienā vajag staigāt pēc iespējas vairāk vai kāpt trepēm. Un pēc Pasaules veselības organizācijas datiem cilvēkam vajag vai nu katru dienu vismaz pusstundu fizisko slodzi kaut kādu, vai nu 3 reizes nedēļā pa stundai šo kaut kādu fizisko slodzi tieši sirds asinsvadu sistēmai. Tas ir tā. Vēl kas ir svarīgi. Par ko jau mēs runājam, tādu veicot šos vingrinājumus. Teiksim, ofisā ir svarīgi tā venozā attice, kad, teiksim, asins sakrājas kājās, tad vajag papumpēt tās asins augšā, un to var vienkārši, teiksim, padarbinot kāju muskuļus, teiksim, mitrus, pataisīt šādu vingrinājumu vienkārši, vai pastāvēt, vai pasēdēt, ja šī te pauze ir stāvus, piemēram. Bet, vajag atcerēties, ka katrs cilvēks ir individuāls, katram ir, teiksim, arī kaut kādas savas problēmas, tāpēc ir derīgi bieži vien aiziet pie fizioterapeita, kas jūs novērtētu un pateiktu, kādas ir šīs te problēmas. Tad vēl par relaksācijas metodēm, kas ir, lai atvieglot šo te saspringumu pēc darba dienas. Jā. Tātad relaksācijas, viens no veidiem, kā relaksēties, ir ienīkt šīs relaksācijas pozas, un tas būtu vienkārši, teiksim, guļas uz muguras un kājas saliektas. Un šādi kādu laiku vienkārši pagulēt, vai arī guļas uz muguras un kājas uzliktas uz kaut kādā krēsla augšā, 90 grādos saliektas un vienkārši uzlikt uz krēsla. Un tas samazinās šo psihoemocionālo spriedzi, uzlabos asins apgāzi, mazinās muskuļu saspringumu. Tad, jā, šīs relaksācijas pozas, par ko es runāju, tad vēl var izmantot masāžu, pašmasāžu, ūdens procedūras un ieviest kaut kādus rīta vakara rituālus, kas cilvēku nomierina, jo cilvēks zina, kā viņš ir pieredzis kaut kādam rituālam katru rītu un katru vakaru viņš dara vienu un to pašu, un tas jau viņam ieietis, un tas viņu, varētu teikt, nomierina. Un kā noslēgumā es jums gribēju vēl iemācīt vienu tādu elpošanas paņēmienu, kas ir diafragmāla elpošana. Tāda diafragma ir muskulis, kas atdala tātad plaušu, teiksim, brūšu dobumu no vēdera dobuma, kas atrodas starp plaušām un pārējiem vēdera dobumu orgāniem. Viņš diafragma atrodas zem plaušām,
Un, kad mēs ievelkam elpu iekšā, tad diafragma plaušas izplešas un nospiež tātad pārējos vēdra orgānus uz leju. Un tā funkcija ir, ka šis te muskulis atdala šos abus dobumus un palīdz arī plaušām tātad elpot. Un es jums iemācīšu šo tehniku, kā veikt diafragmālu elpošanu, bet tas palīdz darbojas kā pumpis, tātad masējot sirdi arī palīdz ar asins apgādi visiem pārējiem ķermeņiem. Uzlabo plaušu apakšējās daļas ventilāciju, jo mēs elposim vairāk tā kā plaušu apakšējo daļu, samazina asins spiedienu, novienina centrālo nervu sistēmu, palielina sirdsdarbību, atslābina plecu daļu, mazina tūsku kājās un masē apkārt esošos orgānus. Tātad šo diafragmālo elpošanu var veikt, piemēram, tajās relaksācijas pozās, par kurām es stāstīju, guļus uz muguras, kad kājas ir vienkārši saliektas ceļos, vai kad kājas ir paceltas uz paaugstinājumu, bet var arī sēdus, tad varam visu pamēģināt. Tātad vienu roku uzliekam uz kruškuri augšā, vienu roku uzliekam uz vēdera un ieelpojam caur degunu. Un ielpā vēders piepūšās liels, bet augšējā roka nekustās. Tātad ielpa izstīšies šādi. Vēders piepūšās un izelpojams ar muti, un vēders izelpā saraujās, un šī augšējā roka vispār nekustās. Tātad izstīsies šādi. Dažreiz ir grūti cilvēkiem to iemācīties, bet, ja kādam interesē, vai kāds var pēc tam pienākt un es varu pamācīt un tā, tas tiešām labs veids, kā relaksēties un nomierināties. Izelpot caur muti, ja? Jā, izelpot caur muti un izelpā vēders ieraujās uz iekšu. Bet šī roka vispār, augšējā roka, kruškuris nekustās, mēs neelpojam ar augšēju kruškuri, bet elpojam ar vēderi. Var arī mēģināt abas rokas uz vēderi likt un arī tāpat. Tādā veidā. Un vēl, ko es aizmirsu vispār pieminēt, bet ko man vajadzēja, es aizmirsu par šo par redzi un darbu ar datoru, ka vajadzētu ik pa laikam vienkārši acis atpūtināt, kaut kādas tur ik pa 10-15 minūtēm, teiksim. Un ir arī dažādi acu vingrinājumi, ko var veikt, teiksim, var vienkārši paņemt īkšķi, tā kā nolikt roku priekšā, un tad mainīt to fokusu, skatīties uz īkšķi, un skatīties uz kaut kādu priekšmetu, kas ir tālumā, piemēram, pa logu. Piemēram, es skatos uz īkšķi, skatos uz mašīnu, kas ir un tā pamainīt šo fokusu, un arī pastīties, teiksim, uz sāniem, vairāk uz augšu, uz leju, jo acīm arī ir muskuļi, kurus vajag nodarbināt, un kuriem šo slodzi vajag pamainīt, un vajag šo dinamisko darbu. Kaut gan acu muskuļiem lielākoties ir dinamisks darbs, bet, ja fokusējas visu laiku uz vienu vietu, tad tas nav muskuļiem labi. Kā jūs teicu, cilvēku ķermenis ir domāts tāda aktivitātēm, kaut kādām kustībām. Un tāda secinājumi. Vienīgais, ko es atradu datora pozitīvā ietekmē, ka tā ir uzziņa par veselību, ja mēs runājam par veselību. Datora negatīvā ietekmē ir tāda CNS, kas centrālā nervu sistēma, un kas vēlāk izpaužas muskulā skeletālā sistēmā, jo rodas šis saspringums kaut kādos noteiktos muskuļos. Tātad, ja jāsēž, tad sēžam un cenšamies sēdēt ergonomiski pareizi, cenšamies nekādā gadījumā nesēdēt ilgāk par stundu bez piecelšanās kājās, jau tagad arī tieši būs stunda pagājis. Regulāras fiziskās aktivitātes un regulāras relaksēšanās procedūras. Un paldies par uzmanību. Tātad, vai ja kaut kādi jautājumi droši varam vēl uzdot. Un, ja interesē, tad man arī YouTube ir kanāls, kuras plānoju, jau ir ielikt daži video un plānoju tur vairāk attīstīt par, teiksim, fiziskajām aktivitātēm un kaut ko tādu, vai meklēt informāciju. Un kā tas kanāls saucā? Muskulis. Var sameklēt. Kā var zināt, kurš muskulis ir saīsināts? Vai cilvēku atnāk pie ārsta? Fizioterapeitiem ir noteikti testi, pēc kuriem to veids, bet, piemēram, es jau arī uz aci varu apmēram redzēt, ja cilvēks, teiksim, novelk kaut kādu izdrēbes, vai arī ar drēbēm es jau varu redzēt, ja, piemēram, cilvēkam ir vairāk šāda poza, tad es jau apmēram zinu, kuri muskuļi būs saīsināti un kuri būs vāji. Pēc izskata, pēc pozas un pēc testiem dažādiem testu palīdzību. Jūs varat pateikt, kāda man muskuļi ir saīsināta?
Atnāksim. Vienkārši stāvi. Vienkārši stāvi, neko nedomā. Tam zābakiem drusku ir papētīts, ja nāc. Nu jā, tev arī nedaudz tā situācija, par ko es stāstīju, ka ir tātad nedaudz saīstināt šeit gūžas fleksoriem, muskuļi ir šeit, kas stiprinās pie kājas un pie mugurkaula, kuri noiet šo kustību, kuri pastiek kāju augšā. Tad te arī nedaudz ir trapeces augšējā šķēdes nav tik izteikti, bet krūšu muskulis nedaudz, jo pleci nedaudz aiziet uz priekšu. Tev vajadzētu būt pauzē kāds savals manas pirkstus kopā. Vo. Tagad uz leju plecis tā kā nāls. Vo. Augšā šādai pauzē. Un tā kā sasprindzim diviem. Pamēģi. Nu jā, to ir grūti tā. Kā es sasprindzinu? Labi, tas ir grūti izstāstām, bet skaties, tev tā pauze tā kā drusku šitāda ir, bet pavaidini tā kā, nu jā. Tagad ir labāk. Bet nu tāpat tev nedaudz, tas aiziet tā pauze uz priekšu. Bet ar kaut kādiem vingrinājumiem varētu to labāk. Tas ir tas visbiežākais scenārijs, ka tie muskuļi, kurus es saucu, ir saīstināti un citi ir vāji. Nav vairāk jautājumu nekā? Man ir jautājums. Piemēram, ja mēs dodamies uz treniņiem, vienmēr gadās tā, ka mēs tieši strādājam ar šo daļu. Un vienmēr treneris sāktu mēģina tā, ka nestrādā ar plecu daļu, jo cilvēki tev būs tā kā puišiem, tā kā šitas kakls kopā ar... Kā var tos plecus turēt tā, lai tā kā nekačājās šitā ta vieta? Nu viņi, tu baidies, ka tev uzaugs vai lielie muskuļi? Jā, jo tur arī treneri tev sāka. Tu tāda turpinās darīt, es pat nezinu kā, ka vienkārši tie muskuļi tev uzaugs. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka viena lieta ir tāda, ka meitenes domā, ka, ja viņas ies uz svaru zālā, viņām uzaugs baigi lielie muskuļi, un visas no tā baidās, un neiet un neceļ svarus. Bet patiesībā meitenēm uzaudzēt lielus muskuļus ir ļoti grūti, jo nav šo te vīrišķo hormonu tik daudz organismā, konkrēti testosterons, kas tos muskuļus audzē. Un ja meitenes pēc trenēsies ar svariem, muskuļi neizaugs tik lieli, kā tas notiek puišiem un vīriešiem. Tas ir pirmais, ko es gribēju pieminēt. Tas tāds mīts, ka meitenes tā uzskata. Nemaz tik viegli viņas nevar lielus muskuļus dabūt. Otrkārt, ja mēs runājam konkrēti par šitiem, tad, lai viņus tātad netrenētu, vajadzētu censties neraut tos plecus augšā, bet atpakaļ un šādi tā lāpsnis kopā un uz leju. Šādu pauzu turēt un tad kaut ko darīt. Es nezinu, kaut kādus... Piemēram, te ir iksākā, tur visu laiku ir šitā te, tieši šitā pauze, kad ir tā kā... Nu tā kā uzraugt. Bet censties turēt viņus, sasprinzināt tos startu lāpstiņu muskuļus, kas ir šeit, un lai tie pleci ir lejā. Un vēl viena lieta, tu nebija laikam tajā brīdī, kad es rādīju, ir svarīgi pastiept šos te muskuļus. Trapeces augšējās šķēdes. Un to var tā, ka tu aizliec roku aiz muguras vai ieķeries krēsla malā. Un tad vienkārši noliec, teiksim, galvu uz sāniem un ar šo roku paspied un tu izstiep to muskuli. Un ja tu viņu izstiep, viņš arī nav tik savilks un tev nav tā pauze kaut kāda tāda, viņš neizskatās tik liels muskulis. Bet jā, tas ir tāds izplatīts mīts, ka meitenes domā, ka svarzālē mēs palic baigi lielās uztrenēsies. Tā nedomā. Vēl kādi jautājumi? Nav nevienam. Varbūt kādam ir kāda problēma, ko var pastāstīt, un varbūt, ka Mārtiņš var palīdzēt. Es paprasīšu vienu, bet tas droši vien noteikti citiem neinteresē. Nu, paprasiet droši. Es domāju, varbūt pēc tam, kad vai cits... Nu jā, Tās meitenes, kas ir muskuļos, arī redzot, ir rīgušas rīku. Jā, lieto hormonus, jā. Ir arī tādas atrodamas tur internetā bildes, un jā, bet tās, kas meitenes, kas lieto hormonus pārstāvā. Varbūt tās vēl tādas vinglojumas parādīt, ko izdarīt no rokām un kājām. Tā, vinglojums. Ko bibliotēkā varētu darīt? Jā. Jā, piemēram, sēžot ilgi pie datora, beigās ir tā, ka nevar piecelties, jo dimens ir tā nosēdēts. Jā,
tām daļām, zem jūsu vietas. Jā, labi. Tad viens jau, ko es rādīju, ir svarīgs tas ikriem tas pumpīts, lai šīs asinis atpumpētu, bet to var darīt tā, ka paceļamies pirkskalos un tad nenolaižamies līdz grīdei, tā kā paliek apmēram 1 centimetrs starp papēdu un grīdu un atkal augšā. Tas arī tā kā trenēs koordināciju, ka nav tik viegli, ka es vienkārši nokrītu atpakaļ, bet man ir jādomā par to, lai tur paliktu kaut kāda vietiņa. Tas būtu pirmais tā kā ikriem. Tad darba vietā viens labs būtu tāds, šeit ir krēsls, piemēram. Tad mēs varam tā kā, uztaisīt tās tā kā pietupienus, bet uz tā krēsla nevis sēsties, bet tā, lai dibens pieskarās, tikai lai muskuļi paliek saspringuši un uzreiz augšā. Tad līdz tam krēslam vienkārši uztaisīt pietupienu līdz lejai. Tas arī būtu labs tā kā venozais pumpis, šīs tā asinis atpumpētu un nodarbinātu tos muskuļus, kas ir parasti tā kā atrofējās. Tālāk. Tad var vienu mugurai uztaisīt šādu te, ka mēs stāvam, nedaudz ieliecamies ceļos, bet šeit ir grūti arī nokontrolēt to, lai tā mugura būtu taisna un noliecamies vienkārši priekšu un atpakaļ. Bet šeit bieži vien ir tā, ka cilvēki nav tās pozas kontrola tik laba un tu gribās to muguru saliekt un tad uz priekšu, bet tā nevajadzētu. Vajadzētu, lai kāds no malas paskatās, vai tā mugura paliek taisna. Tas būtu tā muguras muskuļiem, dibena un šeit ir hamstringiem, kas ir šeit muskuļiem. Tālāk. Tos krūšu muskuļus pārsvarā viņi ir saīsināti, tātad, jo tie pleci ir šitādi, viņus nevajadzētu tik daudz trenēt uz spēku, bet ir cilvēkam tas disbalans ir pretējs, ka viņiem ir saīsināti tie muskuļi starp plapsņiem un ja steigā apkārt šitādi, tad var izmantot vienkārši, ka saliek rokas kopā un vienkārši paspiež kopā. Tas būtu tiem krūšu muskuļiem, bet to pārsvarā vajadzētu, lai fizioterapeits novērtē stāju un tad izvērtē, kura ir tā problēma, vairāk ir tā tendence šādi darīt, vai ir tā tendence vairāk ir šādi darīt. Tas par tiem krūšu muskuļiem. Tālāk, starp lāpstiņu muskuļiem varētu tādu vingrinājumu vai noguļoties uz grīdas, lai, tiem, kurus parasti ir vāji, tie muskuļi starp lāpstiņiem, vai noguļoties uz grīdas, uz vēdera, vai vienkārši noliecoties uz priekšu, bet te arī svarīgi, lai šī mugura paliek taisna. Sanāk, tā kā man ir laba tā pauzes kontrola, es zinu, kad man kāda mugura, bet cilvēkiem, kas nezinu, vajadzētu, lai kāds pakuriģē, teiksim, spogulī vai no malas, lai kāds pastās, vai tā mugura nav šitāda, bet tā kā to dibenu varētu teikt, tā kā dibenu atšaut uz aizmuguri nedaudz. Un tad šiem starplāpsņiem muskuļiem būtu tā, ka rokas priekšā nedaudz saliektas, elkoņos un vienkārši pacelt rokas, teiksim, ar viens ar īkšķiem uz augšu, šādi te, un viens, teiksim, ar īkšķiem uz leju. Bet šajā arī svarīgi, kā Arnita teiks to, lai tie pleci neuzraujās, ka mēs kaut ko darām. Visu laiku, lai ir tie starplāpsņu muskuļi sasprindzināti, lāpsņus kopā un tad pildīt. Tā kā ir pašlaik, nevis, teiksim, šitā te kā man tagad, ja kāds redz atšķirību. Tas būtu tiem starplāpsņu. Tālāk rokām. Tur var office vai rokām. Mēs šeit darām tā, mēs sēžam vienkārši izņepjam rokas uz priekšu. Mēs vienkārši saspringzinājām tā, lai vienkārši rokas ir taisni uz priekšu. Jā, var noturēt, jā, vienkārši. Jā, un pēc tam var vienkārši atslāpinām, un tad vienkārši daram kolakā tieši jau paši, uz priekšu. Jā. Un tad vēl ir tās pašas pozas, tā miera poza, un šitas te, kas ir kā elkoņiem. Lāpstiņām, laikam. Šitas te. Jā, tas ir. Jā. Jā, vēl ir rokām, tur var visāds vienkārši, var vienkārši tur paņemt palocīt rokas, teiksim, tur plaukstas kopu, tā kā kulakā un brīvi. Var vienkārši tur kaut kā uz sāniem pacelāt, teiksim, kas būtu vairāk plecu muskulatūrai. Var šādi rokas turēt un tad kaut ko darīt. Tas būtu vairāk rokām. Vēl kaut kam. Kaklam labs ir tas, parasti ir tā pauze, kad tā galva ir uz priekšu, tad labi vienkārši saprast to, ka, tā kā uztaisīt dubultzodu, parasti cilvēkiem palīdz, ja tā pasaka. Uztaisīt tā kā dubultzodu, kad tā kā pavilkt to galvu, ielikt, pareizā pozīcijā noturēt. Un tas vien jau trenē tos vājos muskuļus, kas parasti ir šeit priekšā. Tātad, nokontrolēt tādā veidā. Tad, jā, vingrinājumi. Vēl viena lieta par vingrinājumiem, ko es gribēju pateikt, ka bieži vien mūsdienās cilvēkiem ir tāds disbalans, ka cilvēki, teiksim, sēž
Un vienmēr ir jāsēž, it sevišķi meitenēm, sievietēm, vienmēr ir jāsēž ar kājām kopā, viņi zin kā svārki parasti vai kā. Un sēž ar šādi te, bieži vien ar kājām kopā. Un tātad šie te muskuļi, kas tāda sava kājas kopā paliek saīsināti, jeb stipri, un muskuļi, kas tā kā atver gurnus vajā, jeb, varētu rādīt sēdus vieglāk, kas veic šo kustību, paliek vāji. Un tos muskuļus arī būtu svarīgi šo disbalansu kaut kādā ziņā, kaut kādā veidā mēģināt neutralizēt. Un to var labi arī taisot tādus pašus, piemēram, kaut kādus pietupienus, kā ofisā, piemēram, līdz krēslam, vai arī dziļāk līdz lejai taisot pietupienus, un pietupienu laikā tātad spiežot šos ceļus uz āru vienkārši. Tas tāds lieta, ko vajadzētu atcerēties. Ja kādreiz ejam uz svaru zāli vai taisam pietupienus, tad ceļi jāspiež uz āru. Kaut kā tā. Pārdīt lūdzu šito. Kā jūs? To stiepšanu. Jā. Tā? Un galvu vajag ar roku? Jā, bet centieties pati neliekties tā kā līdzi, bet tikai, ķermenis statisks un tikai, jā. Bet ar roku vajag? Jā, ar roku vajag palīdzēt, jā, jūtat kā šeit stiep. Kā? Ka roka kas? Nokrakšs. Nokrakšs. Nē, tas dažreiz tā. Tikai nevajag pārāk stipri to, protams, darīt ar ļoti lielu spēku, bet tas, ka nokrakšs, tas vienkārši locītavā šīs te krakšķošās skaņas, viena no teorijām, ka tās rodas, ja ir locītava, locītavas virsmas saspiestas cieši kopā un notiek kaut kāda kustība, un tur vēl locītavā ir šis šķidrums un vienkārši liels spiediens. Un šis šķidrums ar to, tās virsmas viena no otras tā kā, atlec tā kā ātrāk un rodas šī te skaņa. Jo locītavā apkārt arī ir, somiņa, viss tur ir tāds, ir iekšā spiediens un tādā veidā, bet, tas nav nekas.